Mans vārds ir Maija, un šīs ir Iepakojuma akadēmijas video sērijas, kas ir daļa no projekta Tīra laba, kas tapis ar The Coca-Cola Foundation atbalstu un sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātnes un inovāciju centru. Šodien mūsu video tēma ir aprits ekonomika un tās galvenie principi. Un kurš gan labāk par to varētu pastāstīt, ja ne biedrības Zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizga. Labdien, Sveiki. Jāni! Sveiki. Saka, lūdzu, Jāni, kas tad īsti ir aprits ekonomika? Vienkārši sakot, aprits ekonomika ir ekonomiskā sistēma, kur mēs resursus izmantojam un pēc tam mēģinām viņus atgriezt atpakaļ apritē. Jo pašlaik lielākā daļa resursu, kas nonāk ekonomikā, tie pārsvarā ir dabas resursi, tiek izmantoti, un tad viņi nonāk atkritumos, viņi tiek sadedzināti, apglabāti un tālāk vairs nav izmantojami īsti. Tā kā mēs uz pasaules iedzīvotāju skaits ļoti strauji aug, mūsu ekonomiskā aktivitāte ļoti strauji aug. Mēs izmantojam ar vairāk un vairāk dabas resursus, un planēta ir ierobežota sistēma, tā nav bezgalīga. Mūsu ekonomika var augt bezgalīgi, bet planēta netiek tam līdzi. Mums vajag domāt, kā mēs šos resursus izmantojam efektīvāk, lai arī nākamajām paudzēm paliek kaut kāda resursu bāze, uz kuras dzīvot. Cik lūdzu, vai tu vari minēt kādu piemēru, kā var atgriezt atpakaļ apritē resursu? Iepakojums ir viens no tiem piemēriem, kur piemēram, plasmas. Mēs apmēram 60% no visiem polimēriem izmantojam tieši iepakojumā. Un tam ir ļoti īss mūžs. Mēs ieliekam, piemēram, dzērienu plasmasas pudelē, viņš nonāk veikalā, mēs viņu nopērkam, atnesam mājās, izdzeram, un šai pudelē mūžs ir beidzies. Mēs viņu izmetam atkritumos, viņi tiek saplicināti, aizvest uz getliņām vai uz kādu citu atkritumu poligonu un tur apglabāti. Tā vietā, tas, ko mēs varam darīt, mēs varam savākt šo materiālu atpakaļ, pārkausēt, plasmas visdrīzāk pārkausē, un atgriezt viņu atpakaļ ekonomiskajā apritē, no viņas radot vēl jaunus produktus. Ir dažādi veidi, kādā veidā mēs varam nodot, šo apritīgumu veicināt un nodrošināt. Viens no tiem, ko es minēju, ir, ka mēs materiālus cirkulējam un atgriežam atpakaļ apritē. Tāds augstāks līmenis būtu pašu produktu atgriezt atpakaļ apritē. Stikls varētu būt viens no piemēriem, kur mēs stiklu varam izmantot atkārtot. Vairākas reizes pašu pudeli, nepārkausējot viņu. Un tas ir vidē vēl draudzīgāk. Mēs šo pašu dzērienu nopērkam stikla pudelē, nesasitam pudeli, atgriežam atpakaļ caur depozītu sistēmu, piemēram, atpakaļ ražotājiem. Viņu izskalo un var pildīt atkārtot vēlreiz un atgriezt atpakaļ ekonomikā. Protams, šī izmantošana nevar būt bezgalīga. Arī stikla pudele kādā brīdī saplīsīs, vai viņai būs kāds defekts, un viņi tāpatās būs jāpārkausē. Lielāko daļu no produktiem, viņiem ir kaut kāds mūža beigas. Drēbes mēs arī varam izmantot, mums viņas apnīk, mēs varam atdot labdarības organizācijai. Mēs kaut kādā otrreizējā, vai nodot citiem cilvēkiem, vai second-hand veikalā pārdot, bet arī viņām kaut kādā brīdī viņas būs nodalušas, viņas būs izgājušas varbūt no aprites, tīri tehniski būs bojātas, un mēs viņas nevarēsim tālāk izmantot. Runājot par aprits ekonomiku, ļoti daudz runā par lineāro ekonomiku. Vai tu vari lūdzu iezīmēt to starpību starp to lineāro ekonomiku un aprits ekonomiku, lai mēs saprotam, kāpēc mēs dzīvojam šobrīd lineārās ekonomikas laikmetā? Mums lielākā daļa resursu, vairāk kā 90% no resursiem ir tādi, kas tiek izmantoti un tiek iznīcināti pēc tam. Mēs viņus vairs nevaram atpakaļ atgriezt ekonomiskajā apritē. Tas ir tas lineārās saucamās ekonomikas posts, kad mēs ļoti strauji iegūstam šos resursus un viņi pēc tam pazūd no mūsu praktiskās izmantošanas lietas. Un tur ir pat varbūt tādi sākumā var šķist absurdas lietas, kā piemēram smiltis. Pasaulē arvien vairāk runā par to, ka smiltis kā resurss, kas ir piemēram celtniecībā, būvniecībā ļoti svarīgs, drīz varētu izsīkt. Mēs jūras smiltis mēs nevaram celtniecībā izmantot, tur ir sāls klāt, smilšu graudiem noteikti jābūt ar noteiktām šķautnēm, lai viņus varētu izmantot. Bet ja mēs uzbūvējam ēku, kur ir cements, kur šīs smiltis ir iekšā, mēs šīs smiltis nevaram pēc tam dabūt atpakaļ ārā no šīs cements. Māja varbūt pēc 100 gadiem būs jānojauc, bet mēs tās smiltis vairs nevarēsim izkasīt ārā no tiem graudiņiem. Un līdzīgi ir daudzām citām lietām. Datori, dažādas elektrotehnikas, mēs dažādus minerālus, metālus ieliekam tur iekšā, lai izveidotu mikroshēmu, piemēram.
Bet mēs pēc tam visus šos vērtīgos materiālus mēs nevaram arī pārstrādājot dabūt ārā. Tas, ko parasti dara, pievēršās ekonomiski vērtīgajiem, dažādiem cēlmetāliem, zeltu no mikroshēmām mēģina dabūt ārā, tāpēc, ka tur šī ekonomiskā vērtība ir lielāka. Bet pārējos mēs degradējam tad resursus, kas tur ir iekšā. Tā kā mēs, lai nokļūtu tādā 100% aprits ekonomikā, tā, manuprāt, tā ir tāda nedaudz utopiska lieta. Mēs, tur varbūt grūti tur būs nokļūt, bet tas mērķis, tas virziens un tāds vektors, jau, uz kuriem mums vajadzētu tiekties, tomēr ir.